Veronika, kādas ir sajūtas, zinot, ka jūs citamā gadā būsiet mūža balvas saņēmēja? Nu, sajūtas, protams, ir tādas brēņīgas, aizkustinošas, varētu sacīt saviļņošas sajūtas. Nu, Latgolā esmu novietieta jau arī ar Nikodema Rancana balvu savā laikā. Bet Boņuks par mūža ieguldījumu pat nezatic, ka jau mūžs pagojis, mūža ieguldījums par to, ka nu faktiski tas jau no 80. gadu beigu. Tātad darbs ar latgalīšu valodu i nūvodu. Nautrānos, Rogovkā ir īpaša aura tomēr. Nu, navelti soka troks vai no Rogovkas, bet mēs attīcinājam iz tiem radūšiem cilvēkiem, iz tiem pirmiem ceļagojiem, kas bija ļoti daudzi literati, baznīckungi i citas kultūrpersonības, kas pirmī kaut ko uzsoka. Nu, navelti arī jau tot runā par to, ka Rogovka, Nautrāni ir Latgolas pībolga. Jau temos gados školā bija Novatpietniecības muzejs. I muzeja darbā tika iesaistīti pilnīgi visi skolāņi i audzinotoji. Katru gadu mocību gada sokumā tika dots uzdevums, kas jāizdara, jo es pietēju sakarā ar novadu i gada beigos, tad tas darbs tika nodots muzejam. Tad tas veicinošais faktors bija tāds vēl, ka literatūras programmā tamā laikā bija paredzētas 12 stundas literārijai novatpietniecībai. I tas nozīmē, ka ar visu klasi mēs varam pīsadaļāt tamā pietniecības darbā. I dēļ tam ir izstrādots novodnieku literatu katalogs. I tad, protams, tika vokts valodas materiāls. Nu, visinteresantākais darbs tamā laikā bija, ka vocam novodnieku palamis, īsaukas. Nu, bet palamis ir visādas. 92. gadā mēs jau to darām, nu, pazīst, ko titkēdi. I kā uzvodi rodos, da. Tā tāds īpatnēji, ka palīg dzimtai i nokušom paudzam. Vacstāvs. Cēļa moja, no parasti Latgolā cēļa mojas pakaļneņi, ļaitī pieteņa, tī oka bija. No jis, ka cēļas moja, te vok pie dīva, vot jū īsauca par dīvu. Dālus par eņģelim, a mozbāņi bija eņģelāņi. Nu, es gribu sacīt, bet tas jau no pošam latgalīšam ļoti daudz atkarīgs. Tēpat vīciešana jau varā mocēt katrā skolā no 2000. gada. Uzrakstāt puļceņa programmu, skolas vadība apstiprināja, novods pieejam, skolotoja faktors, bet, nu, laikam uz grīvšok bija porzakortot skolotojam pošam. Es to pilnīgi labi saprūtu par to, ka tas ir kaut kas jauns, kas jāapgīvst, nu, ko jāapgīvt to, i lai mociet arī bērniem. Volūdzāni olimpiāda vienā gadā sociās, 2001. gads. Te ir latgalīšu rakstu valodas ir kultūrviesturis olimpiāda, kurai 13. gadā ir dašķirts valsts atklotos olimpiādas status. Jā, iz atklotos olimpiādas statusu mēs ar gomu diezgan sarežģietu ceļu. Bet ar 13. gadā ar Valsts izglītības satura centru asociācija noslēdz arī vīnošanos līgumu. Tātad par no jūsu puses atbalsts, no mūsu puses tātad daudzu pienākumu izpilda. I pazateicoties laikam ir tā vīnošanos, ka 13. gadā mēs pirmo standartu izveidojam latgalīšu rakstu valodā. I programmas, i tos te tika īvītotas viss mājaslapā. Es vienmēr esmu sacījis, ja bērns pirmo dzimto valoda bērnam ir latgalīšu valoda, es pēc tam labāk izavīcās to latviešu literāro valodu. Tas nekas, ka es atīt iz školu, īsaka, man Jānītis iesita pa būdu, ja? Pa vaigu, bet pēc tam ar laiku tie leksika uzalaboja, protams, izruna. Tas saku, valoda ir dzeiva, kamēr runāja, lai vecāki runāja. Škola darās savu, nokūtņa darās savu, kur tas jau jaunīts izīs lielajā dzēvī.